hokejs šovakar arēnā Rīga ar 2-3 zaudēja Francijas izlasē, taču pamatlaikā panāktais neizšķirts bija pietiekams, lai izcīnītu ceļazīmu uz Soči olimpiskajām spēlēm. Spraigajā mačā klāt bija arī mūsu korespondents Edgars Bārbaks. Sveiks, Edgar! Laikam nekad arēnā Rīga tāda sajūsma nav bijusi pēc zaudējuma. Skan Francijas himna, bet priecājas Latvijas izlases līdzjutēji. Labvakar, tieši tā. Es nebiju šeit viens arēnā, šeit vēl vairāk kā 10 000 cilvēku šodien un līdzjutēji. Un Marseljē es tiešām prieku, es domāju, nevienam Francijas izlases līdzjutējiem vai spēlētājiem nesagādāja, jo neizšķirts pamatlaikā deva to, ko mēs tik ļoti šeit gaidījām, un Latvija 4. reizi pēc kārtas ir kvalificējusies Soči olimpiskajām spēlēm, un tas ir tiešām fantastisks notikums. Mēs jau zinām īstenībā, kas būs arī mūsējo pretinieki. Olimpiskajās spēlēs tās ir Zviedrijas, Šveices un Čehijas valsts vienības, un spēle, es domāju, ka Latvijas līdzjutējiem daudz sirmas matstarīšiem prasīja. Gal galā no sākuma zaudētājos nokļuvām ar 0-2, bet tad Lauris Dārziņš un Mārtiņš Karsums rezultātu izlīdzināja, kas šoreiz bija arī uzvaras vērtām. Paklausīsimies, ko uzreiz pēc spēles teica Latvijas izlases kapteinis Jānis Ozoliņš. Kāds viss tur notika, emociju pilni un tiešām puiši parādīja tādu apņēmību un raksturu un vēlmi uzvarēt. Tas bija zādē. Kvalificējās un izdarīja tas, kas bija jāizdara. Diezgan skaļi, laikam, notika viss ģērbtuvē pēc pirmā perioda. Neatceros. Jā, un pēc pirmā perioda bija gan skaļi ģērbtuvēs, jo, kā atzīm pēc tam spēlētāji, viņi nebija gaidījuši, ka franči varbūt tik labi uzsāks spēli un nonāk zaudētājos ar 0-2 svarīgākajā šīta turnīra spēlē. Tas nav, protams, patīkami, bet, ja īstie vārdi tur tika atrast, lai arī tur tiešām gāja skaļi, bet iespējams par to līdzjutējiem nav nemaz jāzina, kas notiks ģērbtuvēs. Galvenais, ka uz laukuma, pēc tam arī ripa atrada ceļu uz vārtiem un beigas ir laimīgs. Latvija spēlēs Soči olimpiskajās spēlēs hokeja turnīrā, un tas ir fantastisks panākums.